Sveiki, te Jūlija Puče. Tātad šīs dienas video būs ļoti exciting video. Tas būs, kā es editoju savas Instagrama bildes. Bet jā, šis ir ļoti requestots, jums Instagrama bildes manas ļoti patīk, ja kas links būs apakšā uz manu Instagramu. Bet jā, un es atvainojos par to, ka mans puķu kronis brūka apārt. Tāpēc, ja jūs mani redzat, tad iedodiet man jaunu puķu kroni. Es domāju, man cits nekas nav ko teikt. Tāpēc, nu ko, uz priekšu. Es tagad sākšu editot savas bildes. Ui, tie nav One Direction. Jā, es gribētu, lai labi redz, cerams, ka labi redz. Tātad es jau saliku, uztaisīju daudz selfijus, daudz smukus selfijus, ja redziet, šādi tie smukie selfiji ir. Un tad pēc tam, ka jūs uztaisiet savus smukos selfijus, jūs ieiet, reko mans July Flower channel, ieiet šeit, jā, reko tur, kur tā ikona. Es izslēdzu savu telefonu. Aše mareko sento čikala, kama sento čikala. Jā, es izslēdzu savu telefonu, tāpēc, ka viņš karās. Labi, tātad es ieslēgts telefons ir, ejam Instagramā. Šitā forša meitene. Jā, labi, re, kur manas visas bildes, uzņemtās bildes. Es izvēlēšu šo, manuprāt, viņa, šito nē. Šis ir ļoti grūti izvēlēties, bet jā, šitā ir smuka. Ja jūs varat vislabāk ir tā kā piezūmot arī, ļoti smuki tā izskatās, manuprāt. Un tad šeit ir smukākie efekti pasaulē. Jums vienkārši jāskatās, kuri te ir ļoti labi un skaisti. Es parasti izvēlos arī uzlikt saturation. Tas nav. Saturation ir šeit uz pilnu. Vai arī uz pilnu. Tad vēl jums vajag arī brightness un kontrasts ir ļoti svarīgs. Lai jūsu bilde izstās naturālāk, jūs arī varat uzlikt sharpen. Jā, un tad jūs varat izvēlēties. Es parasti pēc tam izvēlējos tikai efektus, jo, manuprāt, tas ir pareizāk. Pieņemsim, šodien es iešu ar šo skaisto efektu. Nu jā, tāda smuka bilde. Bet jā, tātad neaizmirst nospiest like, kā arī subscribe, komentē apakšā video idejas, ja man nav ideju. Tā.